Pasaciņa asaciņa par sēņošanu, bleņošanu. Reiz dzīvoja puisītis tuisītis. Kādu dienu viņš nolēma iet sēņot, bleņot. Puisītis tuisītis paņēma līdzi groziņu doziņu un nazīti kazīti. Sūnās dūnās bija iemīta taciņa blaciņa. Puisītis tuisītis gāja pa taciņu blaciņu, kamēr atrada beciņu peciņu. Ar nazīti kazīti to nogrieza, šņiks šņaks un ielika savā groziņā doziņā, bliks blaks. Turpat sūnās dūnās auga gailenīta bailenīta. Puisītis tuisītis ar nazīti kazīti to nogrieza, šņiks šņaks un ielika savā groziņā doziņā, bliks blaks. Puisītis tuisītis gāja pa taciņu blaciņu līdz kalniņam valniņam, kur zem bērziņiem, pērziņiem auga kundziņš, sprundziņš. Puisītis tuisītis ar nazīti kazīti to nogrieza, šņiks šņaks un ielika savā groziņā doziņā, bliks blaks. Tad puisītis tuisītis zem eglēm seglēm atrada baraviku, karaviku. Ar nazīti kazīti to nogrieza, šņiks šņaks un ielika savā groziņā doziņā, bliks blaks. Nu groziņš doziņš bija pilns. Un puisītis tuisītis gāja uz mājām kājām, pie mīļās mammas čammas un vakariņās ēda sēņu blēņu, mērci, ērci.